Šonedēļ Ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar saviem partneriem izsludināja jaunu akciju Skaties ceļam acīs. Tātad par vietāluņu un dažādu citu elektronisku ierīču, un tā skaitā galvenokārt mobilo telefonu lietošanu braukšanas laikā pie stūres. Kā pierāda Latvijas fakti, nesenie pētījumi tie Latvijā. Es runāju pašlaik tiešām par Latviju. 75% no autovadītājiem ir atzinuši, ka viņi lieto ikdienā mobilos telefonus, un pats trakākais, ka 40 no viņiem ne tikai lieto mobilos telefonus, pie stūres 40% raksta un arī saņem un lasa īziņas. Un vēl 16% surfo internetā un vēl dara visādas izklaides pa vietālruni vai pat datoru palīdzību. Blaksēdētājiem saka, tu skaties, es nebraucu iekšā pretējā joslā. Diemžēl tā ir problēma, ja mēs bijām vienu mirkli un esam jau panākuši to, ka braukšana dzērumā vairāk nav labais tonis un patiešām nesēdies pie stūres un dzērumā. Izglābt draudziņu, neļauj viņiem dzert. Tālāk, es domāju, ar mobilo telefonu tieši tāpat, ja tu mašīnā sēdi un autovadītājs vai runā pa telefonu vai vēl trakāk raksta SMS, pāriem vajadzētu pateikt, aizbrauksim vai piestājies malā un tad arī to SMS uzrakst. Jo, kā pierāda arī statistika, tad vidē rakstot īziņu, nav svarīgi varbūt cik viņi gara, ik pa mirklim, protams, skatiens ir uz to telefonu, un tas ir vismaz kā ārzem pētījumu liecina, jo pētījumu tur ir ļoti daudz, ir apmēram 2,5 līdz pat 4 sekundēm. Tas nozīmē, ka tajā laikā var nobraukt pilsētā vismaz 40-50 metrus, ārpus pilsētas pat var būt arī viss 100 metrus. Tā kā, atkarībā cik tie, un mēs zinām, ja nobrauc 100 metrus aklo, kas pa to mirkli var notikt. Sekas var būt traģisks, arī navigācijas ierīces lietošana braukšanas laikā, uzstādot, piemēram, jaunu ceļmērķi, ir tikpat bīstama arī. Tajā mirklī tu skaties to ekrāniņu, vienalga, cik tā mašīna ir moderna, bet tu neskaties ceļu. Tātad doma ir viena. Braucot, skaties ceļu. Un es gribu pateikt tā, brauc tikai skaidrā prātā un bez mobilā telefona. Praktiski braukšana un lietojot mobilo vai viedierīci ir tikpat bīstama, kā braucot vismaz vieglā dzērumā. Kā pierāda arī te pēdējā autobildu pētījuma, tā reakcija cilvēkam, kurš raksta īziņu pa mobilo tālruni, ir daudz sliktāk nekā vidēji ierēbušam autovadītājiem. Ulstinkungs, varbūt tā vaina tomēr ir tajos sodos. Par sodu bardzību, ka tas nav galvenais, ka galvenais ir soda neizbēgamība. Jūs mums jau runājat arī gadus 20 vairāk. Bet, ja sods paliek formāls un 15 eiro par šādu pārkāpumu, par ko mēs tagad runājam, vai brīdinājums, manuprāt, jau ir formāls sods. Jā, pilnīgi piekrīt, bet sodam jābūt samērīgam. Latvijā sods ir bet neformālam. Bet neformālam, jā. Viņš ir apmēram pat pa 10-20 reizēm mazāks Latvijā nekā jebkurā citā Eiropas valstī. Bet problēma varbūt ir viena, ka policija arī var pieķert tikai to pašlaik, kur redz runājot pa telefonu. Un ja viņiem ir automātiskā varbūt arī ātrumkārta, tas nav varbūt, es negribu teikt, tas nav bīstami, bet tas nav pats bīstamākais. Kā jau minēju, mēs pēdējā arī šodien akcijā vairāk runājam par īziņu rakstīšanu, par to mirkli, ka tu vispār neskaties uz ceļa. Bet, protams, arī runājot par telefonu, tur ir cita problēma. Varbūt tur uz to ceļu arī skaties, bet doma sev ir pilnīgi kaut kur citur. Un tā ir tā pati problēma, tu neesi uzmanīgs, tu esi nevērīgs pret satiksmi. Es domāju, ka vairāk vajadzētu ieviest šādas normas vispārējas, ka tā ir necieņa pret satiksmi, nevērīga braukšana, neuzmanīga braukšana, un par to tad arī varētu sodīt. Ceru, ka mūsu stāstītājs jūs pavedinās uz plašām pārdomām, un galvenais atcerieties, braucot ar automobīli, skaties ceļam acīs.